Čau, čau. Čau, čau. Čau, čau. Ziema laikam turpinās, jo tagad ārā aiz logas sniegs. Arī es turpinos, tādā veidā, tādā ziņā, ka es turpinu veseļoties. Iepriekšējās 2 nedēļas, kopš pēdējā video, viss kaut kas ir noticis, jā. Kā jūs redzat, tā kā jūs vairs neesat uz manas rokas, jo jūs šobrīd atrodaties uz, ne gluži jūs atrodaties, bet, tā kā ierīce, ar kuru es filmēju kameru, tā atrodas uz statīva. Es nolēmu nedaudz, tā kā uzlabot savu fototehniku, kas arī beigās noder priekš videotehnikas, ka jā, es esmu ticis pie statīva, šķiet, ka laba statīva, es ticu, ka labs statīvs, to jau mēs izmēģināsim kaut kad vēlāk, kad ārā būs patīkamāks laiks nekā tas neciešamais pelēkais. Kaut arī tas ir labi, bet, saulīti gribētos, lai ir saulīte, bet labi, kāda starpība. Un šodien, pirmdiena, laipni lūdzam pirmdienā. Pirmdiena klāt, veiksmīgu darba nedēļu, brīvdienu nedēļu, atpūtas nedēļu, vesļošanās nedēļu, vienalga kāda nedēļa jums ir, bet lai tā ir veiksmīga. Un šodien, kā jau pirmdienā ierasts, es došos uz Igauniju, plānotas pārbaudes, plānota konsultācija ar ārstu. Šķiet, ka vakar atnāca e-pasts no slimnīcas ar atgādinājumu, ka man ir jādodas, ka man ir jābūt 31. Jā, tas sanāk, 31. Pagā? Jā, 31. Man 31. jābūt Igaunijā pie viņiem ciemos. Tikai tas e-pasts bija igauņu valodā. Kāpēc es tiešām nezinu, kāpēc? Es zinu tikai dažus vārdus igauņu valodā. Un tos pašus jau esmu aizmirsis. Tā kā manas igauņu valodas zināšanas ir ļoti ierobežotas, bet es tā kā nedaudz sapratu tā e-pasta pēc tā izskatījās, ka tas varētu būt tā kā tā e-pasts ar uzaicinājumu. Vakardien pirmo reizi, kopš es esmu mājās. Tā kā līdz šim, kad es atbraucu mājās, man viss bija forši un arī viss šobrīd ir forši, bet vakardien pirmo reizi man bija temperatūra. Paaugstināta temperatūra. Tas ir labi, ka cilvēkam vispār ir temperatūra vismaz 36,6, jo ja cilvēkam nav temperatūra, tad bet jā, man bija temperatūra, paaugstināta temperatūra 37 un 3,5. Jā. No sākuma bija augsti, pēc tam palika diezgan silti, taču tagad man šķiet nav temperatūras. Gan neesmu mērījis, bet es domāju, ka nav temperatūras. Un vēl viena tāda baigā lieta, kas vakardien bija baigi sāpīgi. Īstenībā es kaut kā gulēju uz vēdera, ne gluži uz vēdera, kaut kā es gulēju, bet vienā brīdī, es biju tā kā savērpies nedaudz, ja. Vēders bija tāds bišķiņ savērpies. Un sanāca tā, ka es kaut kā pastiepu kāju un man rītīgi iesāpējās rēta. Cik es saprotu, tad es esmu laikam tur tā kā nedaudz pastieps vai paplēsis tos rētaudus, laikam tādi tie sanāk rētaudi. Un jā, tagad, kad es skaros tur klātai rētai, tad tur sāp un arī tas, ka tur ir nedaudz tāds sarkans, bet bez asinīm un visādi citādi viss ir ok. Bet jā, pagājušā nedēļa noslēdzās manu fotografiju izstādi. Paldies biedrībai Radam, ka viņi man piedāvāja šādu foršu iespēju, kur no sākuma es nedomāju, ka manas bildes ir izstādes cienīgas, taču es piekritu. Un man pašam patika, es nekad līdz šim vēl nebiju redzējis savas fotogrāfijas, tā kā izprintētas, un tā A3 formātā, un tas izskatījās vienkārši wow. Forši. Tiešām forši. Un izstāde ir beigusies. Paldies tiem, kas apmeklēja šo izstādi. Novērtēju bildes, ceru, ka jums patika, jo man pašam patika. Un
Un paldies par visām atsauksmēm foršajām. Jā, tas motivē turpināt darīt, jā. Tā kā, un es arī turpinu darīt, es turpinu fotografēt, cik man tas sanāk, cik labi un tā, un ka mans Instagram konts ir video aprakstam apakšā, kur jūs varat, sekot līdzi tam, kā man veicās fotografijās, un esam jau sasnieguši 200, nedaudz vairāk par 200 sekotājiem, kas ir paldies jums, un man ir prieks dalīties, jo citādāk kāda jēga no tām fotografijām, ja viņas stāv plauktā vai dziļi datorā kaut kur, un neviens viņas neredz, tāpēc vajag dalīties. Tāda iepriekšēja sagatavošanās, un tad jau mēs braucam. Brauksim lūkoties, kāda tad ziema ir Igaunijā, kā Igauniem vispār pašiem kā tādiem iet. Un tad jau redzēs, kāda būs rezultāti, vai ne? Par ko es jūs informēšu. Kopš iepriekšējās reizes es zāles lieku mazajos, tādos mazos zipa maisiņos, ka tu vari, aizvērt ciet. Bet tas prasa, lielu, ilgu laiku, lai to visu saliktu, bet tūlīt pat es jums parādīšu, kā tas notiek. Ātri gan, bet patiesībā jau nemaz tik ātri nebija. Bet, vismaz tas ir tāds ieskats, kā man sanāk, es katru stūrīti apgriežu, gandrīz visām zālēm, kuras es atstāju iekšā tanī papīra, plastmasīvi apvalkā. Un, lai vienkārši nesaplēšu tos maisiņus, kad es ņemu ārā, tad sanāk, tā, es tev lai parādīšu. Sanāk šitādi te pakeķiki. Nekur, skaties, 8, 9, 4 pēcpusdienā, šodien 10 vakarā un rīt 10 vakarā. Saliku par daudz, man ir aizparīt uz 10 vakarā, es arī esmu salicis jau. Bet zāles ir, tad vēl jāsaģērbjās un visas iepriekšējās reizes es esmu braucis vienā outfitā, vienā apģērbā uz turieni. Šoreiz es izlēmu kaut ko pamainīt. Uzvilkšu izzeķis. Iepriekšējās reizes braucu ar garajām zeķēm. Ģeniāli! Mēs esam gatavi braukt. Mēs esam pitstopiņā, ierastais Valmieras pitstopiņš. Vecāki pēc kafijas es izstiepu kājas, aiziet vēl stolit aiziet, un tad mēs turpinām braukt. Un viss ir, izņemot to, ka man sāp dibens, viss ir baigi labi. Grūti sēdēt. Bet, es izturēšu. Es ceru, ka rīt jau būs vēl labāk. Šitien te, kur šeit aiz manis, tur ir automazgātuve. Un es jums novietni saku šeit, sienas rauda, paskatieties. Rauda asaras tek sienām. Redziet, kur šitais te, tās ir asaras sienām. Sienas rauda. Iepriekšējā reizē, kad mēs bijām, tad bija vēl vairāk asaras satecējušas. Bēdīgi. Es nezinu, kāpēc viņi dara pāris sienām. Un kāpēc viņi rauda? Viņas rauda. Mēs esam ārzemēs. Ziema negluži, sniegs pavisam nedaudz. Un nav mīnus grādi. Ir 0 grādu. Pa ceļam veiksmīgi atbraucām. Te var mazliet paslidināties. Un tad jau līdz rītdienai. Labrīt.
Čau, čau. Šeit pie Tartu slimnīcas, ja neatbraukt laicīgi, tad nevar atrast, kur nolikt mašīnu. Nu, pagaidām šeit, kur aizmanis vēl pilns. Ne? Bet tuvāk vairs vietiņa nav, jā. Un jo tu vēlāk atbrauc, jo grūtāk atrast ir vietu. Un man gribas gulēt. Es tik agri neesmu cēlies ilgi. Jā, tad mēs ejam pie daktera un veicam pārbaudas, analīzes, un te jau redzēs, kas no tālāk būs. Šodien mēs tikām es tiku ļoti ātri uz sonogrāfiju, tāpēc mums ir vēl vairāk laika. Iepriekšējā reizē par stundu ilgāk, vai nebija aptuveni jāgaida. Jā, tāpēc mēs atkal dodamies skatīties Igauniju, vietējās ieliņas un ziemu, kas šeit nav. Un ir silts, ir 0 vai 1, ne, 0 grādi. 0 grādi šeit Igaunijā. Un ļoti maz sniega, krietni mazāk nekā pie mums. Tāpēc šeit ārzemēs ziemas, ļoti švakar ziema. Bet šīs ir ārzemes, joprojām. Un Austris nāk klajā ar labām ziņām. Rezultāti labi, gan analīžu rezultāti. Analīžu rezultāti pat īstenībā pārāk labi. Ļoti labi. Ļoti labi. Un tāpēc, ka viņi ir tik labi, viņa vajag samazināt zāles, lai nav tik labi, cik labi būtu. Jo, tas tā, vai ne? Vajag, samazina zāles, lai nav tik labi, cik ir labi tagad. Samazina zāles, tāpēc, ka ir labi. Samazina zāles, tāpēc, ka ir par daudz to zāļu. Jā, tāpēc samazina zāles, lai ir labi, jo vairs nevajag tik daudz zāles. Un par 2 gramiem. 2 gramiem. Nu, lūk, un tagad samazina tās vienas zāles, un tad man prognozējamais, cerība, ka man ataugs mati tur pakausī. Būs mati. Būs mati. Un vēl viena ļoti laba ziņa ir, ka man jābrauc atpakaļ uz Igauniju, uz ārzemēm no jauna tikai pēc mēneša. 28. februāris ir tīzis. Forši. Un tagad mēs dodamies uz automašīnu. Mēs sēžamies automašīnā un atgriežamies dzimtenē, vai ne? Tautieši. Jā. Lūk, esam atbraukuši mājās, paldies Dievam, un es patiešām to domāju nopietni, paldies Dievam, mēs esam atbraukuši mājās, ceļš bija ok, nebija nekas traks, tikai tas, ka man bija grūti nosēdēt, un kopumā ļoti labas ziņas, pozitīvas ziņas par to, ka atvesaļošanās turpinās un viss norit labi, un paldies Dievam par to, ka viss notiek tā, kā notiek, ka ir tik labi, cik ir šobrīd, un ka var jau mazāk medikamentus lietot, un ka nākamā tikšanās reize būs pēc mēneša, un te jau redzēs. Ticu, ka būs arī turpmāk, viss būs labi, un paldies Dievam, un paldies jums, un tad jau līdz nākošai reizei.